Tātad šodien esam mūsu darbnīcā, kas atrodas precīzi metro no mūsu veikaliņa. Tātad mums ir veikals darbnīca, ja mums ir omulīga maza vietiņa. Bet ne par to stāsts. Šodien parādīšu jums to, ko jau mēs taisījām kādreiz, bet ne tagad ir galda kamīns. Ja? Tātad visa betona uzjaukšana, pigmenta pielikšana, jo atšķirībā no citiem video mēs taisīsim melnā krāsā. Mēs dabījām pigmentu šādu te. Milzīga kaste. Nekad neņemiet ar rokām pigmentu. Ja paņemsiet ar rokām, nedēļu neatmazgāsiet. Nē, nu varbūt ir kaut kāds līdzeklis, ko var atmazgāt, bet davai pie lietas. Teiksim, šī te ir veidne, ja, kurā tiks liekts iekšā betons. Eļļas pēdas nepaliek tātad uz gala produkta. Tas mums palīdz izņemt ārā šo te formu, tā ka viņi ir sacietējis. Tā masu esam dabūjuši. Protams, varētu mērīt tās proporcijas, bet, nu, zin kā, ja tu katru dienu jauc, diezgan piešaut acis, izsitīsim viņus ārā tos burbulīšus. Tā, nu ko, sākam krāmēt iekšā. Šie burbulīši. Ticamāk, arī šim te kamīnam iekšpusē būs, bet ārpusē parasti nav. Tagad ir tas, ka es esmu aizmirsis, cik vajadzēja likt iekšā šinī traukā betonu, lai viņš nepārēja pāri malām. Tā, respektīvi, lai mēs nospiestu to visu formu uz leju, mēs tātad iecentrējam un izskatās, ka būs perfekti. Perfekti. Tātad pārbaudam ir centrā. Precīzi mēs nevaram to pārbaudīt, bet precīzi arī nevajag, jo tas, ka betons kaut kur ir bišķiņ dažreiz šķīps, tas pat ir forši. Ja vēl neseko mums un skaties šo video, droši seko mums, bieži liksim iekšā saturu, kā taisam mūsu betona dekorus. Rādīsim arī, kā tie izskatās interjerā. Un arī tagad droši ej mūsu mājaslapā makemake.lv un spied arī uz galerijas iedvesmojies. Ir ļoti plaša galerija, kā mūsu produkti izskatās reālajā vidē.